Kas varētu būt vispievilcīgākā īpašība vai, teiksim, kvalitāte pretējā cilvēkā? Partnerī konkrētāk, pretējā dzimumā, un īstenībā es gribētu ģeneralizēt visos citos cilvēkos, kas mums patīk. Baibelē vārti, ikdienas dzīve, kā kārtīga garīga praksa, vienlaikus mākslas darbs, un kur nu tanī visā bez miedarbības, jeb attiecībām ar pārējiem. Mīļās dāmas, tagad vispirms jums, bet pēc tam arī es pastāstīšu par kungiem. Klausoties dažādus ekspertus un skatoties, ko viņi vīrieši atzīmē kā visgalvenāko īpašību, nu teiksim top 3, kā viena no būtiskākām, tā ir iekšēja pārliecība. Īstenībā ļoti loģiski. Neiesim dziļāk, kas tajā ietilpst, bet es domāju, ka jūs man piekritīsiet. Un gal galā iekšējā pārliecība, tas ir tāda lieta, kas sastāv no daudz un dažādām citādām lietām. Un īstenībā ir bioķīmiskā īpašība, viņa izsauc mūsos apkārtējos, viņa arī izsauc kaut kādu, ne jau mēs tikai ar acīm vien un uztveram, bet ar sajūtām, ar savu biolauku, mēs to uztveram. To mēs uztveram tieši tāpat kā pretējo, absolūti nepārliecību. Ļausiet man šeit neiztirzāt tālāk, jā, kā bieži vien arī tādi ietiepīgi un, kādreiz saka, muļķis ir arī ļoti pārliecināts. Neiesim šeit neveselīgajā. Es runāju par veselīgu, iekšēju pārliecību par sevi, ticēšanu sev, kā labam, brīnišķīgam, sirsnīgam cilvēkam. Kad es tā padomāju, kādi vīrieši man patīk, un arī ko dāmas stāsta, mēs neiesim te par to visu, tas ietilpst tajā. Jā, ka mēs jūsos, mīļie kungi, meklējam stabilitātes sajūtu, drošību, jā, ir tīpaši šādos laikos. Tur bija inteliģents un viss, bet arī tur top 1 īpašība būs iekšējā pārliecība pašam par sevi. Tas ir tas, kas ir super pievilcīgi, jebkurā gadījumā. Vai mēs meklējam partneri, jā, sev piemērotu, mēs noteikti par šo īpašību lūkosimies, vai arī, jebkuru citu, teiksim, sadarbības partnerī biznesā. Es pirms vairākiem gadiem, esot spā centrā, jūrnieks, man liekas, Maritim, jā, spā centrā, novēroju 2 dāmas. Viena bija tāda jauniņa, smukiņa, pelkastīvas, visu tur figūra, visu tā kā nāks. Bet viņa bija tāda sasaistīta, viņa laikam kautrējās tur tās daudzās pietis. Un tad bija otra ar visiem celulītiem, 2daļīgā pelkastīmā, viss. Tur viņai kaut kādas kruncīs, viss, bet viņa tā gāja, viņai bija tik iezemēta, forša tāda gaita. Un es uz viņu skatījos, domāju, man šitā sieviete patīk, es varu tā gribēt, kas tas viņā iekšā tāds ir, kas man pievelk sevī. Vērojot, kas citos patīk, mēģinu pasīt, man pašai tas ir, kas man patīk, vai es arī varētu pamācīties. Var sakot, kādas jums liekas īpašības pievilcīgas citos, kuras jūs gribat attīstīt arī sevi, un tad jau mēs parunāsim vairāk tālāk vēlāk.